virzienā jāveic vairākas apsolītās reformas, lai Eirogrupa piešķirtu turpmāko aizdevumu, vai jūs, prāt, Grieķija veiks nepieciešamās darbības, vai arī tā būs spiest izstāties no Eirozonas? Nu, es jau prognozēju, ka nekāds defaults nebūs, vai ne? Atceraties, jā? Nebūs. Nu tā, paskatāmies patiesībā acīs. Grieķija 3 gados aizdos 86 miljārdus eiro. Daudz vai maz. Tas ir gandrīz 40% no IKP proporcija. 40%. 40% ir maksimālais parāda daudzums, kāds drīkst būt Eirozonas valstī. Viņiem vēl pieliks klāt, gan taisnība no tās naudas samaksās atpakaļ faktiski tiem pašiem aizdevējiem. Daļu. Viena daļa viņiem paliek, un ārējais parāds Grieķijai palielināsies, ja tagad ir 173% pret IKP. Normatīvs 40. Par 40 vairāk nedrīkst būt nekādā gadījumā. Tad Latvija nebūtu uzņēmuši Eirozonā. 40% ir jābūt obligāti. Tātad, tagad ir 173, uz 18. gadu prognoze būs 211. Kā jūs domājat? Lielāku parādu vieglāk atdot vai grūtāk? Grieķija šo parādu ne tagadējo, ne tas, jo vairāk viņa ir lielāks būs, nevar atdot, nevarēs atdot nekad nemūžam. Viss tas ir blefs. Tādā ziņā, ka viņi atdos parādu. Punkts pirmais. Un ja kāds ar mani strīdās sadaram, ka viņiem vai parāda atdošanas termiņu restruktūrizēs, jeb citiem vārdiem pagarinās, nezinu, uz 50 gadiem. Citiem vārdiem, pateiks, ka formāli jums ir, faktiski jums nav jāatdod. Ja? Nākošais. Tas, kas viņiem tur jāizdara, tiem grieķiem. Nekas tur tāds nav. Nekas tur tāds nav. Nekās tur lielais efekts no tā nebūs. Protams, pat 2 gadi palielināt pensionēšanās vecumu, bet tas ir ilgaicīgs, jā, tas ātri neko nedos. Tur pievienotās vērtības nodokli tur dažām grupām tās atlaides atceļ. Uzņēmumi ienāk nodokli pa 2% punktiem palielina. Tas nav tas, kas veido ekonomiku. Tos ienākumus viņiem būtiski. Bet, jautājums, vainīgi grieķi vai tie, kas viņiem deva naudu, lai viņi tur zaļi dzīvotu? Gan. Pagaidi. Ja tu aizdevi naudu un tev neatdod, tad kas vainīgs? Ko tu to aizdevi? Zināji, ka 40% no IKP drīkst parāds būt Grieķijas. Kāpēc tu aizdevi? Kāpēc tu uzņēmi Eirozonā? Viņus uzņēma tā, ka bija 103%. Ja 2,5 reizes lielāks parāds Grieķijas nekā pieļauj Maastrichtas kritēriju. Kāpēc tu vispār uzņēmi viņu Grieķiju tajā Eirozonā? Vācija. Kāpēc? Labi, Merkele tur nebija, bet bija citi. Kāpēc Francija? Kāpēc Itālija un visiem pārējiem? Kāpēc jūs uzņēmāt viņus? Tā uzņēma. Kāpēc jūs aizdevāt? Ko jūs turpinājāt aizdot viņiem? Visu laiku. Paši jūs pieradinat kaķi, nevis ķert peles, bet ka viņam pusdienās, brokastīs pusdienās vakarā jūs iedodat gaļu. Un pēc tam vienā dienā jūs sakat, viss gaļas nav. Pagaid. Tā kaķis vainīgs, ka jūs atradināt viņu no peļu ķeršanas, jeb tomēr tas saimnieks. Es neaizstāvu Grieķiju. Gan, tiem Es neaizstāvu. Protams, ka viņi dzīvo ne pēc saviem līdzekļiem nekā. Protams, ka tas ir. Tā nedrīkst būt. Bet ko tad jūs viņus ņēmāt Eirozonā ar 103% parādu no IKP pret IKP? Ir tāds aģents Rauceps, kas uzmeties ir pa baigo zinātāju, kur pa finansē. Un saka, ja Lembergs būtu Latvija klausījusi Lembergu 2010. 11. gadā, tad Latvijai būtu bijusi tādā finanses stāvoklī, kā tagad Grieķija.
Atbildi. Absolūti meli. Raucat, jūs melojat nekaunīgi, pretīgi, sorosistu aģents. Kāpēc es to varu pateikt? Grieķiem 11. gadā atlaida parādus par 100 miljardiem eiro. 100 miljardiem atlaida parādus. Ko tas nozīmē? Vidēji uz vienu grieķi tas ir 9,000 eiro. 9,000 eiro. Tātad, ja Latvijai būtu uz katru iedzīvotāju atlaists parāds 9,000 eiro, tad cik tas būtu liels dāvinājums Latvijai? 18 miljardi. 18 miljardi. Latvijai vispār ārējais, bet parāds ir 7,5 miljardi. Mums tik daudz nevajag. Jūs saprotat? Un es teicu, pagaid, ja Grieķiem dāvina atlaiž 100 miljardi, kāpēc mums neatlaiž neko? Un viņi mani par to zākā. 18 miljardi. Mums nemaz nav ko atlaist. Tad mums ir, ja tikpat uzdāvina naudu Latvijai kā Grieķijai, tad mums ir ne tikai atlaiž visus parādus, bet vēl ieskaita kontā 11 miljardi kā dāvinājumu. Aizklusu teicu, paskiet, atlaižat kaut ko. Vilkam bija bailes paplēst muti, atšķirībā no nekaunīgiem grieķiem, kuri panāca, ka viņiem uzdāvina 100 miljardu eiro. Tagad par šitiem 86 miljardiem. Ir tā saucamais Eiropas stabilitātes mehānisms, tāds fonds, kur Eirozonas valsts iemaksā savu daļu naudas dzīvā naudā un uzņemas saistības, ja viņi maksās, ja būs kaut kāda vajadzīga papildus nauda, ja glābtu kādu no Eiropas zonas valstīm. Tagad Grieķija jāglāb, 86 miljardi viņiem jāsamaksā 3 gados. Vēl jau tas nav noslēdzies, bet ja būs tā, kā vienojās, tad tā būs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Latvijas šīs te dzīvā nauda, ko Latvija iemaksāja kopā ar citiem, plus garantijas, uz tā pamata šis stabilitātes mehānisms aizņemas finanses tirgos naudu un aizdot to Grieķiem. Bet ja Grieķi neatdos, tad stabilitātes mehānisms to naudu pazaudēs. Un viņam vajadzēs atdot naudu aizdevējiem, tiem privātajiem, jau no dalībnieku iemaksām, kur viens no tiem būs arī mūsu mīļā Latvija. 240 miljoni mēs esam jau tagad. Ja iemaksās tos 86, tad Latvija jau būs tā teikt pakārusi Grieķiem. Grieķi šo naudu neatdos. Tas nebūs ne rīt, ne parīt, protams, viņi neatdos. Tā kā mēs, kā Grieķu dzīves jau notērēt, esam apmaksājam, netieši pienāks laiks, apmaksāsim tieši. Tāpēc es biju pret to, ka Latvija uzņem uz tādiem noteikumiem, ka Latvijai jāuzņemas saistības par veco Eirozonas dalību valstu dzīrēm laikā, kad Latvija nebija Eirozonas dalību valsts. Vot ir viss stāsts. Lūk, mana pieeja. Un ko es gribu pateikt tam Raucam? Ja es būtu bijis Grieķu premjers, tad būtu tā kā Ventspils domē. 15 miljonu eiro brīvās naudas atlikums. Ziemā vairāk, vasarā mazliet mazāk, jo vasarā vairāk tērē. Lūk, tāds Lembergs, Skopolis. Naudas vairāk, drošības pilvens, es nezinu, cik Raucepam ir brīva nauda kontā.